nauda ir tikai līdzeklis. Izņemot sociālo atbalstu, tur nauda ir mērķis. Un ja mēs paskatāmies tieši uz šo sadaļu un domājam par demogrāfiju, par mūsu ģimenēm, par bērniem, par apgādājumiem, tad ar šī mērķa sasniegšanu mums kopīgi un īpaši valdībai neveicas. Jo jau pagājušā gada budžetā diskusijās un priekšlikumos visi apzinājās, ka nevienlīdzība ir palielināta. Un palielināta tieši ģimenēm ar bērniem. Tas notiek, ja palielina neapliekamo minimumu, jo šo atvieglojumu, nodokļu atvieglojumu strādājošiem, ja ienākumu saņēmējiem, bet nepalielina proporcionāli par apgādājumiem. Un tas noved pie situācijas, ka šobrīd, ja tā matemātiski paskatāmies uz jūsu budžetu un piedāvājumu, apgādājumais tātad katrs bērns ģimenē ir vairāk kā 2 reizes mazāk vērtīgs jūsu acīs nekā strādājošais, kas saņem atlīdzību un algu. Tie ir 250 eiro par apgādājumu pret jau 550 eiro strādājošiem. Vai tiešām jūs domājat, ka ģimenē tā arī notiek, ka bērns ir tāds mazāk vērtīgs, mazāk nozīmīgs un viņam jau vajag mazāk? Manuprāt, latviešu ģimenēs ir tieši otrādi. Bērnam atdod to labāko. Viņam pirmkārt nodrošina visas labākās iespējas. Bet jums šķiet, ka tas notiek pats no sevis un nevienlīdzība pieaug.